Aknu veselības atbalsts ir noteikti vajadzīgs daudz lielākam skaitam ļaužu. Vai tas bija dzinulis, kāpēc jūs izveidojāt Hepasan Intense? Es kā ārsts kādreiz strādāju kā transplantologs, ķirurgs transplantologs. Tajā laikā mēs gan nieres pārstādījām, tagad mūsu Latvijas medicīna gājusi uz priekšu un arī aknas pārstāda. Man bija tāda ziņa no maniem profesoriem, ka cilvēks bez aknas nevar izdzīvot 24 stundas. Ja viņam tā akniņa nestrādā, tad nevar izdzīvot 24 stundas. Līdz ar to akna īstenībā ir tāds ļoti labvēlīgs orgāns organismā. Viņš ļoti centīgi strādā. Un ir tādas situācijas, kad viņš nonāk tādā kā apstāšanās stadijā. Un tad ir vajadzīgs kaut kāds tāds pavilcējs vai iestūmējs, lai viņš atkal varētu darboties savā maksimālajā spēkā. Mēs ikdienā izmantojam tikai kādus 5–10% no aknu tās kopīgās jaudas, ko viņi spēj darīt. Bet tad, kad mēs kaut ko ne tā darām, vai kāda ķīmikālija atnāk, vai arī kāds medikaments, vai būt bārā esam pasēdējuši, tad tā akna darbojās uz pilnu spēku. Un tad, kad aknai ir tādi daudzi slikti paradumi apkārt, tad viņa pamazām zaudē to savu jaudu.